Labdien! Tad, kad mēs neesam kaut kur citur, mēs esam Gammas akadēmijā. Sveicināti un prieks, ka esat pieslēgušies. Mans vārds ir Toms Strēbergs, es esmu TVNet kultūras redaktors, un man šeit kreisajā rokas pusē ir Ēriks Saksons. Jā, jeb Gammadēmija. Mēs tā ar Tomu vienojāmies pirms dažiem ierakstiem, ka varētu šis būt alternatīvais šī podkāsta nosaukums Gammadēmija. Un man liels prieks būt šeit kopā ar tevi. Zaļais Toms šoreiz. Tā es tev saukšu šīs stundas garumā. Jā, tieši tā. Šodien mūsu tēma ir par inovācijām, par produktiem un to, kā šos jēdzienus mēs varam pielīdzināt arī tik īstenībā netvaramai parādībai kā mūzika, kas ir skaņu viļņi, kuri mūs ietekmē atkarībā no mūsu vēlmēm, vai paceļ mūs augstāk, vai nedaudz pietuvina tuvāk zemei. Proti šodien runāsim par kvalitātes standartiem mūzikā un par līdzībām starp augstas kvalitātes produktiem un labas mūzikas radīšanu. Jā, mēs ar Treiberga kungu divatā runāsim. Arī šoreiz mums būs 4 viesi, 2 viesu pāri, un kā pirmie pie mums Agris Batlauskas, patentu valdes direktors, un Ilja Krūmiņš, mūziķis, Game Changer audio līdzdibinātājs. Par to Game Changer audio viss ir skaidrs, kas tas apmēram ir, bet par to mūziku es gribēju prasīt, tu vēl esi mūziķis, tu kaut kur vēl spēlē, jo es atceros tevi no tiem vecajiem labajiem laikiem, kad bija tāda grupa kā Acid Rain un arī Čehovs bija Acid Rain un vēl bija Big Bluff. Jā, tās grupas, tas bija tās posms. Tad Game Changer audio sākās 17. gadā uz tādu pilnu slodzi. Tad uz kādu laiku es vairāk fokusējos uz to. Tagad ir tā, ka es šad un tad uzspēlēju kā solo mākslinieks. Tātad man ir tāda interesanta sarežģīta sistēma ar kaut kādiem vairāk kā 200 kabeļiem, kur es esmu saspraudis visas mūsu iekārtas sistēmā, un es spēlēju tādu one-man show tipa miksu starp elektroniku un ģitāras mūziku. Bet jā, tas ir tā, kā hobija līmenī pašlaik. Mēs to vēl nevaram dzirdēt, ja mēs kaut kur gribētu atrast šo one-man to var tikai vajag uzmanīgi, vajag pielikt ausis pie vilciena sliedēm un klausīties, klausīties signālu. Vilciens nav tālu to. Atliek pielikt roku transformātors sadalas kastē un... Vajag iebāzt pirkstus kontaktligzdā un tad aizvērt acis un klausīties. Jā. Bet... Labi, kāpēc, bet es gribētu drīzāk teikt, un tālāk runājot, jā, mums tas fokus ir uz to augsto kvalitāti un uz to, kā augstu kvalitāti var sasniegt, vai tev šī mūziķa pieredze tavā līdzinējā dzīvē, ko tu no šiem radošajiem aspektiem, ko tu varētu nosaukt, kas tev palīdzēja jau ievirzīties krietnī tehniskākā, krietni racionālākā sfērā, kas ir šī tehnoloģija pasaule? Tas jautājums tāds, varbūt ir tā teorija par kaut kādām 2 smadzeņu puslodēm, ka viena ir tā racionāla, otra kreatīvā. Man liekas, ka mums, man tā darbošanās ar Game Changer audio un audio instrumentu un iekārtu veidošanu, priekš manis tas ir tāds perfekta harmonija. Tas ir tā, ka man ir tas mākslinieckais impulss, un es esmu daudz laika pavadījis spēlējot un arī dzīvojot no koncertiem un kaut kā tā operējot. Bet tā mākslinieka būšana, viņa vienmēr ir bijusi bišķiņa tāda, viņa ir tāda ēteriska, viņa ļoti dīvaina. Tas ir tāds dīvains eksistences modelis. Un es atceros to, ka, kad mēs sākām strādāt ar tajā laikā Mārtiņu Meļķi, kas ir galvenais mūsu inženieris, un tajā laikā mums bija vēl līdzdibinātais Kristaps Kaļva, kad mēs sākām strādāt kopā pie pirmā mūsu produkta. Es atceros, cik tā bija tik forša krūta sajūta strādāt kopā ar inženieriem un apvienot gan to māksliniecisko daļu kopā ar eksakto daļu, jo man tomēr eksaktā puse arī ir spēcīga. Es esmu
pirmās ģimnāzijas cilvēks, un man arī vienmēr ir interesējuši šitais. Man arī, piemēram, tēvs ir fiziķis, un vienkārši tas manā dzīvē tas vienmēr bija tāda interesanta kaut kāda, interesanta viela pārdomām vienmēr. Kā viss ir uztaisīts, kā lietas strādā un tādā garā. Līdz ar to, tas ir vairāk stāsts par harmoniju. Un, protams, ka tas, ka es esmu ļoti daudz laika pavadījis spēlējot mūziku, tas man ir, tas ir pamats tam visam, kāpēc es domāju, man šķiet, ka es tveru to lauku un saprotu, kādas iekārtas mūziķiem vispār vajadzīgas. Es negribu aizņemt, es varētu ilgi vēl runāt, bet īsumā šitā. Mums vēl ir pāris minūtes paredzētas. Bet tā sanāk, tas, ko Iļļa stāstīja par šo te vidi, kurā tiek radītas jaunas tehnoloģijas, ir cilvēki, kuri pie tā strādā, tad patentu valde ir kā tādi gidi, kuri palīdz neapmaldīties tajā radošajā, rūpnieciskajā areālā un saprast, kādas ir tās attiecības starp dažādu produktu radītājiem? Man ir tāda sajūta, ka šo man vajadzētu izmantot. Jo mēs sevi neesam tā pozicionējuši, bet daļai noteikti taisnība ir, bet es teiktu, ka kā gidi varētu būt vairāk tiešām šie cilvēki un iestādes, kas strādā priekš tam. Mums arī ir universitātēs, mums ir tehnoloģiski pārnes centri, un ir daudzi, kas strādā un palīdz, tā virzīt. Bet viena no lietām, pie kā mēs esam darbojušies, tiešām mēģināt pēc iespējas skaidrāk, lai būtu saprotams, kā operēt tajā vidē, lai būtu arī atbalsts, jo var viegli nobīties. Intelektuālais īpašums ir tīpaši tā rūpnieciskā īpašuma daļa, viņš bieži cilvēkiem šķiet tāds ļoti, ļoti juridisks un tāds savs, bet tur arī ir, es teikšu, līdzīgi kā šeit, ir tādas divas puses tai visai sistēmai. Un nekad svarīgi ir nenobīties un viennozīmīgi, es domāju, GameChanger ir ļoti labs piemērs tam, kad to var izdarīt, un tas noteikti arī nāk par labu. Un, ja tev ir skaidra vīzija, kur tu gribi doties arī tādā no biznesa viedokļa puses, un to arī nodrošina, lai tev būtu šī aizsardzība, jo mēs te par kvalitāti runājam. Intelektuālais īpašums ir tā kā pazīme kvalitātei, bet tas nav kvalitātes zīmogs, jo kvalitāte ir kaut kas plašāks. Kvalitāte ir tas, kas ikdienā, viss process, kurā iegulda un nodrošina, ka tev ir stabila, tas, ko tev cilvēki tavu saražoto produktu izmanto, ka viņiem ir šis, viņi zina, ka var paļauties. Viņi zina, ka strādās visur, strādās studijās, strādās uz skatuves un vienmēr. Un savukārt intelektuāla īpašuma reģistrācija nodrošina to, lai tev ir mazliet mierīgāk, ja gadījumā tu saproti, kad ir kāds mēģina, uz taviem pleciem kaut ko izdarīt, ka tu arī vari kaut ko iesākt, nevis tādā mirklī tu sāc saprast, ka tev nav opcijas, kā vērsties vispārībā, lai aizsargātu, jo te tā radošā daļa nāk, jo viss rūpnieciskais īpašums un tā izgudrojuma daļa, viņš tāds kā attīstības ritenis, jo sistēmas mēģis ir inovācija, attīsta inovācija. Tu kaut ko izveidojot, tu dabū savu šo te monopolu uz kādu laiku, un kad tikai ar tavām licencēm vai tavu atļauju var izmantot, un tu atklāji, kas tas ir. Tas nozīmē, lai pārējie var uz tavām zināšanām balstoties arī skatīties un attīstīt tālāk. Un tā arī tā inovācija virzās uz priekšu, jo cilvēkiem dažkārt ir tāda, ja tu sāc savādāk pieiet, ja tu ej pie tā, ka tev ir izgudrojums un viņš ir domāts, lai vienkārši bloķētu kādu attīstīties. Tā tad ir tā tumšā puse, kas nevienmēr. Mēs tā kā ikdienā tiešām cenšamies ar to strādāt, un mēs redzam, ka tas lepnums mums vienmēr ir tā kā nozares tādā iestājā. Mēs tā kā ļoti starptautiski ir tas, ka mums ir tiešām tik radoši cilvēki mūzikas nozarē, tieši tehnoloģijas ziņā. Ka mēs tiešām atzīmējamies ne tikai stabili uz Eiropas fonu, bet arī uz pasaules fonu.
Tas tā interesanti. Tas, ko tu tikko teici, es atceros, ka, kad mēs rakstījām, mums ir divām mūsu iekārtām patenti. Es atceros, kad mēs rakstījām tos patentus kopā ar kā konsultantu. Es atceros, ka viens no kritērijiem par to, kā ir jābūt uzrakstītam patentam, tā, ka, lai pēc tam, kad viņš ir publicēts, cilvēks lasot, viņu varētu uzbūvēt tavu iekārtu. Ka tas ir viens no tiem parametriem. Ka tas nav tā kā noslēpums, kas ir kaut kur ielikts seifā. Tieši par to jau ir runa. Tā ir tā lieta, kas dažkārt tiešām es ikdienā varu teikt, cilvēkiem liekas, ka tas, kas ir, tu patentē, tad tas ir tavā seifā, noslēpis, neviens nevarēs. Tur tev ir citas lietas, tev ir komerc noslēpums, ja tu gribi, tu mēģini nosargāt, bet tas arī ir tāds, koks ar diviem galiem mūsdienu pasaulē uz mūsdienu digitālo drošību, uz tām spējām, uz cilvēku mainību, komercnoslēpumu, noturēt to džīniju saglabāt pudelē ir ļoti sarežģīti. Un tas mēs jau tieši tā ir. Tu jau tieši otrādi, tu pasaulē pasaki, reku, mēs izdarījām. Man ir šīs tiesības attiecīgi, tikai man ir tiesības šajos tirgos to izplatīt un to tirgot. Tu gribi, tu nāc sadarbojies ar mani. Reku, kā es to izdarīju. Ja tu uz tā kaut ko citu no tās idejas smelies, lūdzu, attīstās tālāk, jo tikpat labi nākošais varētu būt, kur jūs skatāties kaut kādu tikai ideju paņemat, piemēram, kur var tālāk uzbūvēt. Tīpaši mūzikas nozarē, man liekas, tas ir svarīgi. Es tā domāju nākot uz šejien, jo visi servisi, kas ir izveidoti, viņi jau savstarpēji sadarbojās. Ja tev nav sadarbības līguma, tie paši slikts piemērs, bet streaming servisi un tā tālāk, viņi jau viens pats par sevi nevar, viņš jau nevar pastāvēt. Tur jau ir daudz komponents, kurām ir jāsadarbojas, lai tur tas pakalpojums aiziet. Līdz ar to tas nav tik daudz. Man liekas, ja pareizi skaties, tad tas ir vairāk tāds sadarbības jautājums arī no tāda intelektuāla īpašuma jomas konteksta nekā tāds mans un slēpju. Bet 2017. gadā, kad jūs sākāt darboties, man liekas, īsi pēc tam arī iznāca jūsu tie pirmie produkti. Toreiz jūs agri nepazinātu. Vai jūs toreiz zinājāt? Es biju pārāk aizņemts. Jūs bijāt aizņemti ar to, ka jums ir jārada šīs kvalitatīvais produkts, kas jums izdevās, kad jūs sākāt domāt, ka to produktu varētu sākt arī aizsargāt? Īstenībā no paša sākuma man, tur bija, man kaut kā likās, ka no paša, varbūt tas ir kaut kāda tāda sākuma posma apņēmība, bet vienkārši likās, ka mēs nosaucam savu kompāniju par Game Changer Audio. Un mēs šo nosaukumu, protams, tas nosaukums ir tāds nedaudz, kā lai es to saku, viņš tā kā lepns bišķiņ, viņš ir tāds, ka mēs esam ar ambīciju. Ambiciozs, lepns nosaukums. Bet mēs iekšēji tā vienojāmies, ka ja mēs tērēsim savu laiku un gadus inženierējot kaut ko, tad mēs nenodarbosimies ar repetitīvām vai kompilatīvām idejām. Mums ir, mēs uzlikām paši sev tādu sarežģītu zīmogu, Game Changer Audio, ar domu tādu, ka, lai tas kalpotu kā tāda, nezinu, pēdējā, lai tas ir tā kā kompass vai moto, ka katrs produkts, ko mēs taisam, viņam ir jābūt tiešām inovatīvam, ka viņš ir tā nosaukuma cienīgs. Un tad līdz ar to, lai uzdot arī to toni, kā arī mēs tiešām arī tā jutāmies par saviem pirmiem produktiem, ka viņi tiešām ir tehnoloģiski izgudrojumi. Tad mēs no paša sākuma izgājām uzreiz jau izstrādes laikā, es jau rakstīju, veidoja tos patentu pieteikumus. Mūsu gadījumā mums bija tas ceļš, ko mēs gājām, sākumā ir tas provisional patent, es nezinu, kā tas latviski ir pareizs termins. Jā, tas nav pilnais patents, tas ir pagaidu patents, respektīvi, lai ieliktu, izsakoties kāju durvis, lai tev būtu konkrēti datums, un tu jau vari arī tālāk rīkoties, tu vari atklāt, jo tas ir tur tāda nianse. Tu pēc tam, ja tu izdari pirms tam,
tad tev neviens nereģistrēs vairāk. Kā tu nevari ieiet tirgu ar, teiksim, inovatīvu produktu un tad teikt, un tad viņu patentēt, jo viņš baigi labi aizgāja vai kaut kas tāds. Teiksim, jo ne visas inovācijas ir vajadzīgas cilvēkiem, līdz to tev tā kā jābūt pietiekami pārliecinātam par to, ka tas, ko tu grāsies piedāvāt tirgumu, ka tas ir tā vērts, tad līdz to pirms tu ieiet tirgu, ir tas pagaidu patenta pieteikums, tad tu vari droši iet tirgu un izmantot šo dokumentu kā checkpointu vai atskaites punktu. Un uz tā bāzes pēc tam tā kā latviski ir upgradeot. Attīstīt. Tā kā jā, tu vari pacelt, Pacelt līmeni. Pacelt jaunajā statusā to savu to. Es godīgi iesaku, šito man vajadzētu ierakstu, vienkārši izņemt priekš mums izmantot, jo es gribētu teikt, ka... Es aizsūtīšu. Jā, nē, šeit ir kameras. Nē, bet mūzikas nozarē es tiešām gribētu teikt, ka mēs biežāk šo dzirdam, bet jūs tiešām nebrīnaties, kad ir cits nozars, kur tas nav tik pašsaprotama. Un tev dažreiz tā liekas interesanti, jo cilvēki tiešām, tā kā precīzi minēja, iegulda to savu darbu, savu radošumu, ja mēs runājam tur. Es godīgi saku, pie jebkura produkta ir tā radošuma daļa, viņai ir jābūt. Un tur tās sajūtas un tā kā to teikt, tāda ideja, ka tas būs tiešām vajadzīgs. Viņi visur tur ir, un tu ieguldi to visu, un tad tu, tā kā nepadomāt tos pāris soļus uz priekšu. Jo ir daudzreiz, kad nevajag. Ja? Nav vienmēr tā, ka vajag visu, un mēs nekad neejam uz to. Un es domāju, tas, ka viņš 17. gadā Game Changer nezināja par mums, tā ir mūsu vaina. Tā. Es godīgi teikšu. Tā kā mēs vienkārši... Bijāt undergroundā. Nē, tieši otrādāk. Kaut kādā ziņā mēs vienkārši... Mēs gribējām... Tā kā patentu būtība ir, ka tas ir dokuments ar teritoriālu raksturu. Jā. Un vienkārši mēs uzreiz... Mēs sapratam to, ka mums ir laiks un enerģija un resursi uztaisīt vienu pieteikumu. Mēs uzreiz vienkārši gājām uz mūsu galveno potenciālo tirgu, kas ir ASV un ASV teritorija. Tas, ko es gribēju tikai pieminēt, un tas ir pilnīgi pareizi, tā ļoti daudz... Es negribētu teikt, ka no mūsu puses man oficiāli būtu teikt, ka tas ir pareizi. Bet loģika... Katram tirgus segmentam ir savi noteikumi. Jā, un loģika saka, loģika saka, ka tā būtu jādara. Bet vēl viena lieta, tas, ko mēs arī cenšamies darīt, ir īstenībā par to sākuma daļu. Jo mums ir ļoti daudz interesantas lietas šobrīd, kas ļauj arī padomāt, atnākot pakonsultēties par šīm stratēģijām. Jo tas, ko runā, tā ir tā stratēģija, kā gribēt attīstīties. Un tur var dažreiz apmaldīties priedēs, arī speciālisti, kur kā labāk, ko reģistrēt, kāpēc kāds iet. Jo bieži vien kompānijas, tīpaši IT kompānijas arī mēdz iet tā, kad viņiem ir, jo mēs tas smejamies vienmēr, Eiropa ir smadzenes, un tad tas katalizators, tas attīstības lauks ir ASV. Un tad, kad jau ir uztaisīts tas kāpums uz augšu, tad nāk apakaļ Eiropā iekšā. Un tam bieži vien ir tāds interesants un ļoti vienkāršs iemesls, tāpēc, ka diemžēl nevienmēr ir tā, ka Eiropā šie investīciju iespējas ir īpaši tādiem jauniem startupiem, ka viņas ir baigi pieejamas. ASV viņas ir vienkārši, vieglāk pieejamas, un arī tirgus uzreiz tev ir ļoti plašs. Kur paliek Āzija šai schēmā? Eiropā tas skaits, kur Āzija ir šajā schēmā? Āzija ir ļoti traks tirgus, ļoti interesants, ļoti inovatīvs, bet es nezinu, kā to nosaukt. Galīgi nevar nosaukt par rietumiem, bet jāsauc, kā ir mežonīgie rietumi. Ir ļoti grūti. Teiksim tā, ja tīpaši, tur jau ir jābūt, teiksim tā, ja tiešām grib attīstīties tajā tirgū, tad tur jau jābūt ir muskulim, un tur ir jābūt ļoti, ļoti labiem sadarbības jau šiem te līgumiem. Tev ir jābūt tur jau cilvēkiem uz vietas, sadarbības partneriem. Tā vienkārši ir diezgan pasmagi, jo liels tirgus, inovatīvs tirgus, viņi ir ļoti aktīvi Eiropā, bet mēs zinām, ka viņi ir ļoti aktīvi visu kopēšanā arī. Un viņiem ir tās divas pasaules, kas vienā valstī sajiet kopā, un tur ir, tiešām nav viegli. Līdz ar to mēs tīri praktiski neredzam
šādu te ceļu attīstībai. Ziemeļamerika, jā, viennozīmīgi, ne tikai Amerika, bieži vien arī Kanāda var būt arī šis te tirgus, ko izvēlās, bet Ķīna, Indija mazāk. Ilja, varbūt pāris vārdus par jūsu produktiem. Jā. Ja mēs sakām produkts, bet kas tas īsti bija? Varbūt sāksim ar to pašu 17. gadu, Jā. kad bija tas Big Bang. Big Bang. Jā. Tātad mūsu saules sistēma radās ar Big Bangu 17. gadā, kas saucās pluspedālis. Tad tas ir tā kā pedāls, kurš ir kaut kādā ziņā Latvijas vidē kaut kādā ziņā pat izreklamēts. Elektriskajai ģitārai. Elektriskajai ģitārai un visiem mūzikas instrumentiem tas ir pedāls, kas izstāsta pēc klavieru pedāļu, bet īstenībā, viņš ir paredzēts visiem instrumentiem. Tad līdz ar to tā īsā doma ir tāda, ka tu vari tādu apzeltītu bronzas un misiņu sakausējumu klavieru pedāli eleganti nospiest un tā kā šo te funkciju, kas ir tā kā lielajām klavierēm, izmantot spēlēt arī elektriskos instrumentus. Ļoti vienkārši izsakoties, tu vari ar vienu, piemēram, elektriskās ģitāras būtība tāda, ka tur akords skan, kamēr tu turi to akordu. Tiklīdz tu roku atlaidi, akords pazūd. Tad līdz ar to šeit pluspedālis tev var palīdzēt, jo tu vari ar kāju noturēt to akordu un rociņu atlaist. Kamēr tu roku pārlēc uz nākamo lietu vai spēlē melodiju, pa virsu akords turpina izskanēt, tā kā tas ir klavierēs. Tā kā mēs šito izdomājām, mums likās, ka šitas ir tā kā, šitas tiešām var, es negribu izmantot vārdu game changer, bet, teiksim, pieņemsim ļoti labi, ka tu pieminēji, es agrāk spēlēju tās 3 grupas, kuras pieminēju, visās tajās 3 grupās bija ļoti minimāls sastāvs. Tur bija 3 cilvēki. Vienmēr 3 cilvēku grupas, un tas nāk, ka bundzinieks, basists, un es biju vienmēr vienīgais ģitārists un arī vokālists, bet to var saukt par vienīgo melodisko instrumentu sastāvā. Līdz ar to, ja tev ir iespēja pašam to melodisko telpu aizpildīt interesantāku un savu skaņu uztaisīt kuplāku. Tas nāk, ka es varu nospēlēt akordu, pieturēt viņu ar kāju, viņš vēl skan, bet es jau daru kaut ko citu un taisu ievadu uz nākamo akordu. Tas man personīgi tas tiešām bija es sapratu to, ka te ir potenciāls, ka priekš kāda mūziķa tas varētu kalpot kā vesels jauns piegājiens vispār aranžijai, un vispār kā veidot savu skanējumu. Un internetā ir, protams, ka tagad ir jau pietiekami daudz laiks pagājis, un pluspedāls ir ļoti zināma lieta industrijā. Bet internetā ir daudz piemēru par to, kā violnieki, čellisti, vokālisti un visa veida instrumentālisti spēlē izmantojot pluspedālu un tieši balsta savas aranžijas un muzikālās tās līnijas uz šo iespēju ar kājiņu pieturēt kaut kādas notas. Ir pat viens fantastisks mūziķis no Izraēlas, kurš spēlē lielās koncertu klavieres ar tiem pedāļiem, kas ir īstie klavieru pedāļi, bet viņam arī ir šitāds mikrofons, kas apskaņo klavieres. Un tas iet pluspedālī, tad viņš vēl arī elektroniskus, vēl arī mikrofonu signālu pietur. Un tā ir viss kādas dīvainas kombinācijas. Kā sauc to mākslinieku? To es tev pateikšu vēlāk. Pēc tam? Jā, pēc ētera. Bet par to Big Bang runājot, kuri bija tie atbalsta punkti, kas to jūsu produktu palīdzēja viņam dabūt to prožektoru gaismu, ka tas nebija, kā lai to nosauc, tā nebija sagadīšanās, tas nebija kaut kāds mirklīgs notikums, bet tas aizgāja jau kā panākumiem bagāts rūpals, ja tā var teikt. Es teiktu, ka tur ir divas galvenās tādas,
Pirmkārt, es teiktu, ka pats produkts tiešām izcēlās un viņš bija inovatīvs, un mēs jau saknē par to domājām. Mums ir vienīgais tāds produkts, kuram ir, teiksim, tā pati misiņa mēlīte, un tā kā viņš izskatās interesanti. Un šito piegājienu mēs vienmēr esam turējuši tā kā savu galveno dizainu tā kā vadlīniju, ka, teiksim, pat ja produkts stāv neieslēgts, pat ja tu vienkārši esi iegājis mūzikas veikalā, un vienkārši ar acīm izskrēst cauri plauktiem, vai arī tu scrollē internetu. Mēs vienmēr cenšamies izdarīt tā, ka mūsu produkti, viņi jau no jebkura leņķa, no jebkura acu uzmetiena, viņi uzreiz pievērš uzmanību un izskatās ne tā kā jebkas cits. Tas ir tā kā mūsu, jau saknē mēs tā cenšamies tā darīt, līdz ar to tas tā ir. Nu jā, tā kā, un sanāk aiz tās misiņa mēlītes, ja, un kaut kāda dīvainā izskata, kurš izskatās tāds klavierēm radniecīgs. Patiesībā jau iekšā tur vienkārši ir maziņš datoriņš, kurš apstrādā signālu digitāli. Bet tieši to patentējumā daļa, mūsu gadījumā tieši bija tas unikālais signāla apstrādes kaut kāds algoritms. Algoritms, jā. Un es arī gribēju pateikt, varbūt es pirms nododot algoritmu stafeti, to, ka tā patenta vispār tā pieredze un veidošana, tas īstenībā bija arī vērtīgi jau izstrādes posmā, tāpēc, ka arī otrajam produktam, kas mums bija otrais produkts, ar ko mēs sekojām industrijā, tas saucās plazma pedal, kas jau ir vesela produktu saime, kas strādā uz tās plazma tehnoloģijas. Tiem, kas nezina, bet tas ir tā kā, par plazmu sauc augstsprieguma elektrības izlādes, kas ir tās zilās gaismiņas, tā teikt. Mūsu gadījumā tā ir mums ionizēta ksenona gāze, kas kalpo kā elektrības vadoša vide. Tas nozīmē, ka mēs tā kā skaņu pastiprinam ar transformatoru palīdzību līdz 3500 voltiem, un viņi izlādējas speciālā tādā ksenona trubā un kļūst par, tad mēs spējam ieraudzīt to skaņas signālu kā augstsprieguma izlādi. Un tad pēc tam ar interesantu tādu dīvainu demodulācijas metodi mēs to augstsprieguma izlādi atpakaļ uztveram un pārkonvertējam atpakaļ par audio signālu. Līdz ar to ir tās signāls, kurš skan pēc trin, 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 viņš ir tāds mīksts un mierīgs. Viņš tiek pārtaisīts par augstsprieguma izlādi un tad atpakaļ par audio signālu, kur viņš skan vairāk pēc Tūla un Rammsteina drīzāk. Tā kā viņš tāds ļoti agresīvs un nikns un tā. Līdz ar to, arī to produktu, to sēriju, to visu to high voltage distortion, to metodi, mēs to arī mēs jutāmies spēcīgi par to, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir patenta cienīgs. Un izgājām arī cauri tam visam procesam, jau tajā brīdī otru reizi, un man bija tāds sevi, ka tas vienkārši bija noderīga praksa jau izstrādes laikā, iziet cauri un pašam labāk saprast to un optimizēt to tehnisko risinājumu un arī saprast, kāpēc tieši un kā viņš strādā un kā viņu var vislabāk uztaisīt, lai viņš ir vēl spēcīgāks. Es pilnīgi pieeju. Es pirms paturpināšu šo ideju, es gribēju tikai par to iepriekšējo, kas bija jau mēs ļoti labi zinām un esam, kā saka, sekojuši līdzi arī attiecīgi game changer attīstībā. Un es domāju, ka tur tas vārds gan atbilst konkrēti. Un mēs mūsu tēma, kvalitāte un viss. Un es domāju, ka tur kvalitāte arī tam produktam un tas dizains un viss pārējais. Cik mēs varam daudz tādus, mums ir, bet cik daudz mēs varam tādus produktus vispār tā pateikt, kurus pasaulē, kā minēja, ieej iekšā un tu atpazīsti, vai tu ieej studijā, tu atpazīsti. Un mums ir pāris un tiešām vairāk pat mūzikas industrijā. Un līdz ar to, man liekas, tas ir tiešām tā kvalitātes latiņa un to spēt arī noturēt. Tas ir, un tā inovācija arī tam pirmajam produktam, man liekas, bija tā, kas arī paņēma. Jo, man liekas, tu bišķiņi tā kā sašķobījāt tās robežas, kur, man liekas, ko vispār tā industrija saprata, ko var ar to darīt, un jūs viņus, bišķiņi kā papletāt. Varētu teikt, jā, tas ir smieklīgi, bet,
17. gads jau ir tālu, mēs jau esam negluži jauniņie, tajā tirgu mēs esam jau tādi, kaut kur, vēl ne. Jā, mēs esam tādā, nezinu, pieklājīgajā punktā, kur tiešām arī varētu teikt, ka es arī dažreiz redzu, teiksim, ka mēs un vēl dažas citas kompānijas, mēs reprezentējam kaut kādu vienu laiku posmu industrijā, kur bija tāds, hei, mums vajadzētu domāt bišķiņu oriģinālāk un interesantāk. Un man liekas, ka mēs esam noteikti kaut kādu savu to pilienu vai kaut kādu savu to bišķiņu to grūdienu uztaisījuši. Tā virzienā, ka cilvēki, ka ražotāji, ka citas jaunas kompānijas vai arī vecas kompānijas, kas sevi nedaudz refrešo, ka viņi tā kā iet. Es gribētu vairāk teikt, ka jūs vienkārši izdevāt visekscelentāko piemēru to, kā vajag darīt. Jo nevienmēr izdodas, bet tas ir tas, uz ko vajag tiekties un kā tam procesam iztīties. Un to, ka, ja pareizi pieiet un nepieiet vienkārši par to, ka man ir jāpatentē, priekš kam man tas ir vajadzīgs un tā tālāk, ja tu pieiet tam procesam savādāk, tā kā pat neatkārtošos, ļoti tā kā dabiski tas tika izstāstīts, bet ir arī daudz citas lietas, kas ir attīstījušās. Piemēram, tā nav reklāma šobrīd, jo mēs vienkārši tur to papildus atbalstam un finansējam. Šobrīd mēs pat jaunajām kompānijām dodam to iespēju, ja tu, piemēram, tev ir kaut kāda ideja, un es piekrītu, tas patentēšanas process ejot cauri, viņš tev iedod arī papildus, lietas, ko tu vari ņemt vērā tajā procesā. Viņš to liek strukturēt to visu. Jā, tieši tā, bet viņš ir sarežģīts, un bieži vien viņš arī maksā. Teiksim, tā ir tīpaši, ja tu ej tādos lielākos tirgos iekšā. Bet, protams, tas, ko mēs šobrīd esam arī sākuši darīt, lai būtu, ja tu, piemēram, par ļoti niecīgām izmaksām to aizēja Latvijā, mēs, piemēram, nodrošinām to, lai tev pilnībā tiek atlīdzināts patentu meklējuma izmaksas Eiropas patentu organizācijā, kas ir lielākā, kas ir vēl jaudīgāka nekā Amerika un tā, ko viņi iedod. Tu ar drošu sirdi iedod viņam savu šo te ideju, un viņi tev pasaka šo te inovācijas līmeni, vai ir vai nav, vai kaut kur jau tas ir izdarīts, un nē, šitas vispār nedara. Un, respektīvi, kā tu minēji, tāds palīdzīgs process iekšā, kas nav viegli dabūnams. Tāpēc mēs esam diezgan daudz arī tieši šajā virzienā gājuši, ka nevienmēr ir jābūt tādā sistēmā arī tiem palīdzības ratiņiem. Kad, ja tev ir lieli mērķi, lai tu vari tā kā drošāk virzīties uz priekšu, jums, piemēram, bija vienkārši tik tādas super idejas, kur jums jau bija skaidrs, ka jūs iesiet un jums būs. Tur nav jautājumu. Jūs tiešām tur mainījāt, spēles noteikums dažās šajā jomā. Tā kā viennozīmīgi tas process un ir arī tā, ka ir ļoti daudz šie atbalsta varianti gan no mums, gan no ekspertiem, gan no starptautiskām iestādēm. Tur tikai, kā saka, painteresēties, bet arī mums jābūt pietiekoši redzamiem un skaidriem, lai cilvēki to zina. Ar šo podcastu jūs kļūstat pamanāmāki. Bet vispār mēs izmantojam arī to mārketingā, starp citu, to tieši plazmas pedāļu gadījumā. Es nezinu, varbūt tās vārds, es pieņemu, ka varbūt es varbūt kļūdos, bet vispār vārds patents, tas varbūt daudziem skan kā kaut kāds tur arhaisks vārds no Edisona laikiem. Bet tieši šajā gadījumā, kur mums bija tā augstsprieguma elektrības izlāde, tad mēs speciāli produkta dizainā mums bija tāda metāliska šiltīte, kas ir uzmontēta. Mēs gājām pēc tāda, tā kā Teslas spole, Edisons, kaut kāda elektrība, tur mēs gājām dizainiski, estētiski pēc tā izskata. Tad mēs arī lepni uzrakstījām Plasma pedal by Game Changer Audio, patent pending number, pieteikuma numurs 300 kaut kas. Un tas bija smuks, tāds smuka emblēma tādu, kuru mēs iestrādājām centrāla dizainā. Tas labi sasaucas arī ar to visu produktu dizainu. Un tad vairākus gadus vēlāk, kur tas produkts jau bija aizgājis tautās un tādā garā, tad mēs arī saņēmām to patentu apstiprinājumu, un tad mums bija ar grafisko dizainu arī jāizsūta jauns failiņš, jo tagad ir jāraksta
patent number. Vienkārši, jā. Nu, tas kā tur var arī... Bet tas ir tas, ko es To var arī marketingā izmantot. Bet tas ir tas, ko es saku, pareiza pieeja. Nu, respektīvi, pareiza pieeja, jo tu izmanto visus plusus no tās, no sistēmas. Un ir tas, kas ir liela atšķirība, varbūt Latvijai ir tīpaši ar Ameriku, un es teiktu arī ar lielu daļu no Eiropas tirgus. Latvijā, teiksim, ja tu gribi kaut ko darīt un tu turies Latvijā, bieži vien tev var arī nebūt vajadzīgs. Un tur tev grūti ir saprast, jo Amerikā, piemēram, es nesaku visos gadījumos, bet ja tev nav vai uzsākts, teiksim tā, izgudrojuma patentēšana šis te process, tev nav savs brands nostiprināts, tu neaizsargās sevi, investorus tevi, netik ļoti labprāt skatās. Eiropā arī bieži vien, jo kas ir investoriem? Investoriem vajag to pašu, ko mēs visu laiku runājam. Kvalitāti, viņiem vajag stabilitāti, viņiem vajag to, ka mēs tik daudz redzam šos produktus Kickstarteros un tā tālāk. Ja paņem naudu un paldies par uzmanību, ja pēc tam pazūd, visi tur ir zaudējumi. Viņiem jau no tām lietām, kā saka, ir baža līdz ar to. Tas ir vienkārši jāizvērtē, kur tu ej, un tam ir nozīme, bet arī mārketingā, tieši precīzi, tas ir mārketingā, viņš arī bieži vien nostrādā, un varbūt ne visai sabiedrībai, jo sabiedrības, tā lielai daļai tur patentēts viņam tam ļoti labi. Tas ir tā kā atslēgas vārds, ko cilvēki atpazīst. Cilvēki uztver to, es domāju, ka pietiekami nopietni. Jā. Ko, paldies. Man šķiet, mēs esam guvuši tādu ieskatu gan no prakses, gan arī no arī prakses, bet tādas prakses. Mēs paliek prakses. Mēs iesildījāmies. Mēs varam runāt par šito vēl 3 stundas. Tas ir skaidrs. Neparunājam par laitpedāli un motorspēku. Man liekas, ka mūsu skatītāji pēc tam var ieiet un jūsu YouTube apskatīties, jo jums no pašiem sākumiem, kas bija, ko es gan atceros, jums bija ļoti laba uzreiz tā kampaņa, bija ļoti spēcīgs pieteikumu video. Tas laikam arī bija tas 17. gads, vai ne, kur tu filmējies, un arī plāzuma pedāli bija ļoti labi video. Tos var skatīties ilgi un dikti, un mēs ar Tomu Trēbergu dosimies pielikt ausi pie dzelzceļa sliedēm. Viens pie labās, viens pie... Mums tā tika novēlēts, tad ir jāsako. Paldies Agrim Batlauskim no Patraudu valdes. Bija prieks būt pie jums. Paldies, Ilgi. Es ceru, jūs kādreiz vēl ieraudzīt. Mēs iesim ciemos tagad pie tevis. Viennozīmīgi. Okay. Ar kameru. Aha, ok. Tad vilciens pēc tam. Jā. Tagad tiekamies tur. Pie vilciena, jā. Jā, pie vilciena sliedz. Esam paņēmuši jaunas ūdens pudelītes un cerams, ka jūs esat apgādājušies ar jaunu kafijas krūzi, kurā arī kaut kas ir iekšā, ne tikai pašu krūzi. Un mēs turpinām Gamadēmijas šīs epizodes gaitu. Un studijā mums ir pievienojušies jauni viesi. Tas ir Andis Ansons no grupas Bell Tempo, mūziķis un arī producents. Čau. Andi, čau. Un Aigars Runčis, Latvijas mobilā telefona biznesa izaugsmes dienesta direktors un daudziem mūsu skatītājiem arī vēl ar vienu siltā un tuvā atmiņā kā grupas Borel MC mūziķis. Taisnība, Tom. Sveiki. Čau. Un par kvalitāti un kvalitātes jēdzienu, tas būtu tas, ar ko mēs varētu iesākt mūsu tikšanos. Jo jebkuram jēdzienam laiks, kurā mēs atrodamies, dod savu satvaru, dod arī savu jēgu. Vai jūs varat padalīties ar to, runāt tieši par jēdzienu kvalitāte, kas šajā brīdī jūsu katra ekspertīzē, jomā, kurā jūs darbojaties, kādu definīciju kvalitātei jūs piešķirtu? Un tad jau dosimies dziļāk vēl iekšā šajā tēmā. Kādu šobrīd definīcijas nepiešķirt kvalitātei? Tas ļoti, ļoti grūti definējams. Es darbojos mūzikā, un tur tas ir tāds ļoti grūti definējams jēdziens, bet man liekas, manas mūziķa gaitas ir cieši saistītas ar kvalitāti un tās meklējumiem, jo
kad es sāku pirms 25 gadiem nodarboties ar mūziku, es neesmu tāds klasiski trenēts, mazliet klasiski trenēts, bet ne līdz galam. Bet jā, mana tā interese bija sākt darboties ar producēšanu un skaņu meklēšanu un visu to. Tas bija, man tajā laikā īsti, man šķita, ka latviešu mūzikā tā kvalitāte īsti nav, vismaz tajā skaņā, kas mani interesē, un tas bija tāds mans, ar maniem domu biedriem izaicinājums, ko mēs gribējām pacelt to latiņu kvalitātes, lai tas, tas, kā mēs to mērījām, bija tā, ka tu uzslēdz radio, un kad sāk skanēt dziesma, vai tu vari pateikt, ka tā ir latviešu dziesma, vai ārzemju dziesma, vai tu nevari atšķirt, vai šī ir latviešu vai ārzemju. Un man liekas, ka tad, kad es sāku, tad ļoti viegli varēja pateikt, šī ir latviešu dziesma, šī ir ārzemju dziesma, un tagad vairs nevar. Un man liekas, ka jā, tas bija tāds mans. Mēs kļuvām kvalitatīvāki vai ārzemes nekvalitatīvākas? Nopietni. Nē, mēs noteikti kļuvām kvalitīvāki, 100 punkti, vai ārzemes kļuva nekvalitīvāks. Varbūt bišķiņi, bet diez vai, jā. Ārzemē droši vien kļuva algoritmizētas, vai ne, un tad tas atstāja zināmu arī iespaidu uz kvalitāti kaut kādā mērā. Bet paturpinot Andai iesākto domu, kvalitāti tu uzreiz sajūti, jā? Vai tu ieslēdz radio, klausies vai paņem produktu rokā un tu saproti, vai tas ir vai nav kvalitatīvs. Bet viss tas process, kas ir apakšā, tas ir tas tāds sūrais ikdienas darbs, kas ir izdomāts un sakārtots tā, lai to kvalitatīvo produktu radītu, vai ne? Bet teiksim, pateikt ir vai nav, tu vari salīdzinoši viegli, kā sakās, uz tausti, uz skatu un tam līdzīgi. Tāpēc to grūti vienā teikumā varbūt aprakstīt, jo tas ir tāds garš process, kas sastāv no daudz kā, kas ved mūs pie kvalitātes. Jā. Bet īstenībā tu saki garš process, bet tā ir arī ilgtspēja, vai ne? Kaut kas nav mirklīgs, tūlītējs, bet ir spējīgs saglabāties, jo arī mūzikas kontekstā teiksim, mūsu personīgās kvalitātes mērauklis ir tādas, ka ir dziesmas, pie kurām mēs atgriežamies vēl un vēl. Un, ja runājam par produktiem vai par arī kaut kādām, kaut vai tām pašām stratēģijām vai kaut kādiem darbības virzieniem, tur, kur ir redzams ilgs laiks, tā var būt arī jau kvalitāte. Ka tas nav tāds zipsnis, ja tā var teikt. Kvalitāte nav vienādības zīme veiksme vai veiksmīgs produkts. Vai nevienmēr, droši vien pārsvarā veiksmīgi produkti ir kvalitatīvi, bet droši vien nevienmēr. Un man liekas, arī otrādi ir, kad arī tev var būt ļoti kvalitīvs produkts, bet viņš vienkārši nevienam nav īsti vajadzīgs šobrīd. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir, viņš var būt kvalitīvs, bet jā, man patīk tā definīcija, ka tas drīzāk ir tas process, tas ir tas kvalitātes rādītājs. Bet jā, tur noteikti nav jāliek vienādības zīme ar veiksmi vai popularitāti. Jā, vai par popularitāti arī gribēju teikt, pilnīgi piekrītu, ka popularitātes rādītāji nevienmēr liecina par kvalitāti vai to, ka tas būs vērtīgs arī pēc kāda laika, vai ne? Un tas kvalitātes kaut kāds zīmols tad nosēdīsies pēc tam, kad visi putekļi būs pagājuši nost. Katram no jums, jūsu darba pieredze, es pieļauju, sastāv no atsevišķiem segmentiem, kaut vai dienas gaita. Jūs savā profesionālajā attieksmē kaut kā salāgojat to kvalitātes panākšanas, respektīvi ieguldītos spēkus, lai panāktu kvalitāti, jo visur būt tam ieguldījumam vienlīdz spēcīgam un 100%, mēs tomēr esam cilvēki, vai ne? Mums ir savai enerģijai jāseko līdzi un tā tālāk. Pastāstiet par šo pieeju katrs no sava skatu punkta, kuros segmentos tas kvalitātes pedāls tiek uzspiests un kur jūs varat būt bišķiņi pagaidīt un tad pie tā atgriezties jau pēc tam, lai arī to pacelt uz augšu.
Pirmkārt, manā skatījumā kvalitāte nav nejaušība. Kvalitāte ir mērķtiecīgs, apzināts pieejams, kā tu risini kaut kādas lietas. Mēs LMT par šo daudz domājam. Mums ir arī dažādi certifikāti, tam līdzīgi, kas apliecina, ka mūsu procesi ir kvalitatīvi. Šie certifikāti nav pašmērķīgi. Mums nevajag certifikātu pēc lielākoties. Bet ir tur atsevišķi nianses, vai ne? Smuki izskatās, galu galā. Bet tie certifikāti apstiprina to, kā mēs ražojam. Un, sakot, ražojam, sākot ar idejām līdz beidzot ar gatavu produktu ražošanu. Jo es savulaik esmu vadījis arī reklāmas aģentūru, un arī kā mūziķis es totāli uzskatu, ka nav tāda dievišķā pieskāriena vai viena konkrēta klikšķa momenta. Ja? Tas ir mērķtiecīgs apzināts darbs, ko tu sēdi pie sava darba galda, vienalga, kas tas būtu, vai tas būtu tur maketēšanas dators, vai copyright tekstus tu raksti Wordā vai vienalga kur. Tas ir mērķtiecīgs dators, kā tu dari, un vienā brīdī tu sasniedz šo kvalitātes līmeni, ko tu uzturi, tad tu viņu turpini palielināt un tā tālāk un tā joprojām. Okay. Andi, kā tu pastāstītu par tiem segmentiem, kur tev tā rūpe ir vissvarīgākā, kas saistās ar kvalitāti, un ko tu tur ir tādā jau, ar ko tu vari pēc tam padarboties un piesteigt to klāt? Nē, mūzikas producēšana ir tāds pats par sevi. Nevienmēr, bet pārstāv diezgan ilgs process, un tāpēc tur tev nav arī tas neizžņauts tevi uzreiz. Viņš ir tāds ļoti posmos pārsvarā notiek. Un tad, man liekas, ka ļoti svarīgi ir tieši tajā pašā sākuma posmā, pie idejas radīšanas vai dzimšanas, tur turēt to kvalitātes latiņu. Es esmu dzirdējis dažādus tos pieejams. Ir cik, piemēram, mūzikā ir cilvēki, kas raksta super daudz vienkārši demo, visādas idejas ģenerē, un tad pēc tam kaut kad vēlāk atgriežas, ok, šis ir metams miskastē, šis foršs, šis atkal nē. Tad atlasa. Es vairāk laikam pieturos pie, man nepatīk strādāt pie tām. Man uzreiz gribās redzēt to kvalitāti, kaut kādu, atrast to kvalitāti tajā idejā, un tad es cenšos uzreiz jau pašā saknē izsijāt, kad šis nebūs nekas jēdzīgs, un tad savukārt dažreiz gadās, kad kaut kas ļoti ātri topošs, šis ir super kvalitīvs un super interesants. Man liekas, ka tieši tajā pašā saknē jau tas super svarīgi jau noķert to kvalitāti. Manā skatījumā pašai idejai mūsdienās nav tik liela vērtība. Mēs, kā sakās, dzīvojam ideju pasaulē, idejas ir visapkārt. Par kvalitāti drīzāk liecina tas, kā tu to ideju spēj realizēt. Jā, kā tu vienalga, vai tā būtu dziesma, vai tas būtu produkts, kā tu viņu spēj attīstīt un novest līdz kaut kādam rezultātam. Par šo pieeju, tie varbūt, es nezinu, tam var pieiet ļoti, procesuāli, ka tie dažādi lauciņi, kas vienkārši jāizpilda, kur tu un tava komanda redz, ka šo mēs esam, novaldējuši, nočikojuši, pārbaudījuši tam līdzīgi, un ka mēs ejam saskaņā ar kaut kādiem mūsu standartiem vai mūsu izpratni par standartiem, kas laika gaitā var evolucionēt, un tas arī tikai normāli. Labi, ka evolucionē vispār. Tas ir tas labais stāsts, jo mēdz būt. Jā. Jo varētu būt otrādi, redziet, kad mūzikā pareizi. Mēs visu laiku runājam, ka tagad jebkurš var gandrīz vai ierakstīt kaut ko. Jā. Bet var, tehnoloģijas ļoti pieejams. Tad sanāk pēc idejas vajadzētu būt tā, ka tā kopējā latiņa krītas. Kas ir kā pretstatā ar to sākumu, ko mēs runājam, ka tagad mēs vairs nevaram radio klausoties atšķirt, vai tā ir latviešu vai nelatviešu. Nē, tā latiņa krītas. Tā latiņa kopējā. Skatoties, ja tu tiešām skaties uz pilnīgi, jo izdots mūzikā tieši šobrīd tiek izdots vienkārši abnormāli daudz mūzikas. Es domāju, ka Latvijā iznāk tuvu 300 albumiem gadā. Bet tas ir pa visiem žanriem kopā. Jā? Mums Treibers zinās precīzāk, bet varētu būt, un tas sanāk, ka gandrīz katru dienu iznāk pa albumam. Jāsas balvā bija 335 kaut kādi, tad vēl klāt klasisko mūziku un vēl citu žanrus, tad tur ir vēl vairāk. Tāpēc varbūt mūzika tādā ziņā bišķi ir atšķirīgāk no kaut kāda produktu būvēšanas, ka tev
nu, vismaz man kaut kā vajag jau pašā saknē redzēt, tur atrast kaut kādu interesantumu. Piemēram, interesants piemērs bija tā pati, mēs pirms podkāstu runājām par Supernovu, kur mēs piedalījāmies pagājušajā gadā. Un tā dziesma, ar ko mēs piedalījāmies, kas beigās izrādījās diezgan veiksmīga, bija, mēs jau pirmajā brīdī sapratām, ka šis ir kaut kas ļoti speciāls, šis ir super. Un tagad tālāk tā mūsu kvalitātes tā meklēšana bija, kā mēs šito nesačakarēsim, uztaisot īstu dziesmu no tā, jo tas bija tāds vienkārši lūpiņš ar vokāliem. Bet jā, tas nevienmēr tā notiek, bet šajā reizē tas bija tā, ka tiešām bija ļoti rūpīgi. Tu jau zini, ka šis ir kvalitīvi vai forši un interesanti, un tu vienkārši mēģini uztaisīt līdz galam, nesačakarējot. Bet atkal citreiz ir pilnīgi savādāk, ka tev ir kaut kāds, man varbūt nekas tik īpašs, bet tad tu ar to savu procesu kvalitātes mēģini viņu uztaisīt par kaut ko īpašu, un dažreiz tas arī sanāk. Jā, papildinot šo domu, kvalitatīvs nevienmēr nozīmē interesants un vice versa. Jā? Un šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu atrodi to savu kaut kādu nišu, jomu vai nezinu, iezīmi, ar ko tu esi interesants, ar ko tu izcelies citu vidū. Jo, kā jūs paši sakat, ja ir 300+ albumi, kāpēc lai es gribētu noklausīties kaut dažus no tiem, jā? Tad tur jābūt kaut kam. Un es pieņemu, ka lielākā daļa no tiem albumiem ir kvalitatīva patiešām, jā, kuras arī piekrītu Andim, ka tas mūzikas latiņa ir kopumā ļoti laba. Tā kā tur jāatrod savs tas īpašais piegājiens, piesitiens, rozīnes. Kā jūs pirms 20 apmēram gadiem? Jā. Nē, nopietni toreiz, Jā. Kur parādās hip-hops vēl latgaliski un melodisks, un visur varēja skanēt, un arī visur skanēja. Jā, tieši tā. Un mēs sākām, ja tā var teikt, ar nišu savulaik, jā, mēs gribējām muzicēt latgaliski, un tad izrādījās, ka tas ir interesanti arī kādam citam, jā, ne tikai latgalē. Arī vizuāli interesanti. Jā. Nopietni tādi pretstati arī vizuāli. Jā, jums bija tālu dramaturģija. Jā, mums bija. Tas svarīgi. Jā. Mums bija un joprojām ir. Jā. Tā kā to mēs esam saglabājuši un tikai ar gadiem attīstījuši. Jā, runājot tieši vēl par attīstīšanu un arī par tiem kvalitātes procesiem, kā viņu var sasniegt, kā noturēt to savu rokrakstu un uztaisīt tādas labas bruņas pret ietekmēm no kaut kādiem citiem veiksmes stāstiem, nosauksim to tā. Jo tā miedarbība ir nepieciešama, jo tā ir radoša procesa sastāvdaļa, bet tā oriģinalitāte, viņa tomēr ir jāsargā kaut kādā ziņā. Un tas var attiekties gan uz Aigar tavā pieredzē produktiem vai tam līdzīgi. Un arī, protams, mūzikā tas jau var jābiem jums. Grūts jautājums. Par to es tev piekrītu. Jā. Jo tā ir droši vien arī, redz, kā mēs runājam, ka katrs var ierakstīt mūziku, bet mēs arī katrs varam nokļūt pie dažādiem iedvesmas avotiem, un viņi ir ļoti daudz. Laikam teikt tā, ka vismaz manā pieredzē, manā pasaulē, kur es darbojos, ir tur nav tik daudz naudas, lai mani pārliecinātu darīt kaut ko, kas man neinteresē, vai nešķiet kvalitīvs, vai kaut kā tā. Un, protams, es ļoti daudz klausos mūziku un arī ietekmējos no tā un mācos. Bet kaut kā, jā, man tieši tā nav laikam risks pazaudēt, jo es pārsvarā tomēr daru to, kas mani interesē, jo vienkārši tur nav tas. Tā kā, nezinu, finansiāli. Es vētu iedomāties, ka, piemēram, ja tas kaut kādā superlielā tirgu un tev piedāvā taisīt kaut ko, kas tev neinteresē, bet tas ir kaut kas superpopulārs cilvēks vai mūziķis kaut kāds, tad varbūt tas kārdinājums ir lielāks, bet Latvijā tas tik ļoti nedraud.
Jā, kopīketot ir iespējams, bet tas ir pagrūti. Drīzāk, te es varu paraflektēt par produktu attīstību un tam līdzīgi. Mēs ļoti daudz domājam par mūsu gan tirniecības zīmju, gan produkta intelektuālā īpašuma aizsardzību, jo īpaši konkurējot, izējot globālajā tirgu, ko mēs uzskatām par savu pamat, vietu, kur mēs darbojamies un konkurējam. Dzelžus dažas valstis nokopēs ļoti ātri. Jā, un tad tas jautājums, kas ir tas, kas paliek mūsu un kas pa īstam ir tāds mūsu unikālais know-how un kādā veidā to aizsargāt un cik maksās cīņa, ka tu gribēsi pierādīt, ka tas ir patiešām tavs un tam līdzīgi. Jā. Tie visi ir būtiski jautājumi. Mēs attīstot produktus, mēs par to visu arī domājam, kur un kādā veidā mēs sevi varētu attīstīt. Patiesībā mūzikā, man liekas, ir vieglāk, jo redzēji, mūzikā, piemēram, grupas konkursā, Aigars Runčis vai Boro MC ir viena. Ja? Man grūti iedomāties, ka mūs varētu nokopēt, vai ne? Mēs mūzikā šiem gadiem esam strādājuši ar vairākiem daudziem producentiem, bet tā mūzika, neskatoties to, kā aranžējumi tam līdzīgi ir citādākie, ieslēdzot, tu saproti, kas skan Borovā. Tāpat, vai ne? Tur mūs ir nokopēt grūtāk, un kāpēc, lai kāds gribētu klausīties Copycat Boro, grūti iedomāties. Jā. Borova 2.0. Izstāstiet jūs, Treiberkungs, kā tas literatūrā notiek? Jā. Jo nopietni par mūziku mēs esam runājuši jau epizodes, bet literatūrā jūs esat vairākas grāmatas. Tur arī ir tieši līdzīgi, ka īstenībā ir vairākas reizes jāiziet cauri tam, ko tu esi uzrakstījis, lai vismaz kādas 3 vai 4, lai tu saprastu, cik daudz tu esi ielaidis kādu citu savā galvā. Jo, ja nebūs šīs pārbaudes, tas copycats var notikt pat negribot. Tā kā, arī paldies, Ērika, par šo jautājumu. Arī literatūrā tas ir svarīgi. Man ļoti patīk, kā sadarbojoties ar hip-hopa vai repa māksliniekiem, man patīk, kā viņiem ir tas pilnīgi tā kā tāds sports ir, ka viņi pilnīgi pārzina, kurš ko ir teicis, kādus tur punchlines izmantojis, kādus ritmus izmantojis, un tad viņi tā kā sacenšās tā kā, nē, šitā nevar, šitās nevar, kaut kā uzrakst kaut kādu tekstu, un tad nē, šitas pārāk līdzīgi tam, un tad, jā, tur viņiem, tur tas tāds ļoti... Tā kā tāda prāta spēle būtu. Jā, tur ļoti interesanti. Jo tur ir diezgan specifika, ka tur, piemēram, dziesmām tomēr nevajag tik daudz tekstu. Tur mantiņš piedziedājums. Repā ir ļoti daudz tās rindas, tie dzejolīši. Un jā, es biju vienreiz braucu bija tāda Latvijas tūre, kur mēs braucām ar vairākiem reperiem pa Latviju. Tur bija Viņa, tur bija Ozols, tur bija Ansis, tur bija laikam Rolands Čē, Edvardi. Tāda diezgan raiba kompānija. Un tad, man pirmkārt bija ļoti interesanti, ka viņi visi zina viens otru dziesmas, tā kā pilnīgi no galvas. Un tad, laikam, tas ir kā viņi aizsargājās no tā, ka kaut kas tur atkārtojās vai nekāp viens otram virsū. Likās interesanti. Kaut kā mūzikā tā tik ļoti nav tur tā, kad šitos... Produktu pasaulē ir svarīgs ātrums, tā sauktais time to market, jā, cik tu ātri ar savu produktu nokļūsti tirgu, kurā nišā un cik ātri to tirgu paspēja apgūt. Jā. Tas arī praktiski ir ja ne galvenais, tad ļoti svarīgs elements, kādā veidā tu pasargā praktiski sevi no kaut kādiem tiem, kas ies tev pakaļ un gribēs tavu to pierādziņu daļu. Jā. Jo, ja tu esi iekarojis to tirgu atpazīstamību, savu vārdu, kvalitātes zīmi, tam līdzīgi, tad pārējiem būs krietni grūtāk atkārtot to veiksmi stāstu. Man patīk par to hip-hopu, bet tiešām popmūzikā, rokmūzikā es neesmu redzējis. To es vairāk rokmūziķus satieku ikdienā. Neesmu redzējis, ka viņi tā zinātu. Jā, šis ir Līvu 88. gada tur tāds teksts, un tas varētu būt tam nenopietni. Rokmūzikā nav tā, ne? Vai alternatīvajā mūzikā, kas mums... Vairāk gatavi kaut ko izdarīt otram.
Otram tieši šis mazliet slikti, tā jūs gribējāt teikt. Bet tomēr Rebekam tā tikai liekas. Tā ir stereotipa 2 minūtes, atvainojos. Tieši tā ir. Es vienkārši... Liekas, un tas nekādā gadījumā nesasaucās ar raidījumu veidotāju viedokli. Es jūs izglābu. Protams, ne jau pirmo reizi. Jo, redz, es tā kā repers, viens otru glābi un viens otru atbalsta. Atšķirībā varbūt no rock mūzikas vai. Man liekas, ka pēdējā laikā jau nav vairs nekādas cīņas. Vispār viss ir diezgan viens otru atbalstā, kas arī ir, man liekas. Varbūt agrāk tā, šķiet, ka agrāk varbūt bija bišķi vairāk tur tāda bērza, bet pēdējā laikā es vispār nekādu bērzi ne ar vienu nekur neesmu novērojis. Pat pilnīgi gan savā žanrā, gan ārpus žanriem. Viss ir ļoti draudzīgi un tā vide ir diezgan patīkama strādāt. Patīkama, kur strādāt. Jā, tagad sociālo tīklu lietotāji vairāk kaujās influenceri nekā sporti. Šitie te mūsējie, mūziķi. Vārds sit stiprāk kā zobens. Bet mūzikā arī... Par jums domā. Par mani noteikti nē. Nē, mūzikas producentiem arī, protams, ir kaut kādas tur, nezinu, tu atrod kaut kādu vecu bungu mašīnu, kur vēl neviens nav izmantojis, un tad tu esi pirmais, kurš to izdara, un kā tu teici, fit to market vai kā? Time to market, un tad tu pirmais šito izdari, un pēc tam visi meklē, kas tas bija, un tad ir tās lapas, kur var nopirkt tās vecās ierīces, un viņas kļūst ar vien dārgākas un dārgākas un dārgākas, un es tieši vakar skatījos, mēs ar vienu kolēģi skatījāmies, man ļoti patīk veci sintezatori, un tad ir tāds Holy Grail sintetizators, kas saucās Roland Jupiter 8, un viņš šobrīd maksā 20,000 eiro, ja tu gribi nopirkt tādu. Bet, principā, tas ir vecs lūznis. Bet maksā dārgāk. Principā, jaunas mašīnas vērtībā. Kādas analoģijas, Aigar, tu no savas pieredzes savā praksē var pateikt, kas varbūt vienā brīdī bija vecs lūznis, bet hei, mēs te atapāmies, ka kaut ko var... Šo Andu stāstīt, man nāk prātā analoģija vai salīdzinājums ar infrastruktūru. Jā, kā sakās, tāds stilīgs vārds. Bet, lai mūsu produktu dizaineri, izstrādātāji varētu kvalitatīvi strādāt, viņiem jābūt kvalitatīvai videi, kur viņi savus produktus var attīstīt. Vienalga, vai tie būtu veci vai jauni sintezatori vai nezinu, darba galdi vai tam līdzīgi. Viņiem tie produkti kaut kur jāattīsta, jātestē tam līdzīgi, un mēs tam pievēršam arī ļoti būtisku uzmanību tai vidē, lai mūsu kolēģiem ir instrumenti, ar kuriem viņi šos pasaules līmeņa produktus var radīt. Jā. Tas īstenībā arī ir, es pilnīgi piekrītu par to video un par instrumentiem, un man liekas, tas arī, protams, ir viens no tā kā Kāpēc Latvijas mūzikas tā kvalitāte ir manuprāt, ļoti augusi, ir tas, ka, protams, visa tā vide ir diezgan demokratizējusies, ir visādi digitālās versijas, šim pašam sintetizatoram par 20,000 ir pieejama digitālā versija, kas maksā 50 eiro, nevis 20,000, un visām bungmašīnām ir digitālās versijas, un ir visādi podkāsti, kā šis, kur tu vari ļoti daudz ko uzzināt un iemācīties, un tev nav obligāti jāiet tur universitātē un jāapgūst. Arī es pārsvarā visu to, ko es daru, esmu apgūst drīzāk pašmācības ceļā un vienkārši meklējot, un tagad tas ir vēl vieglāk. Kad es sāku, tas nebija tik viegli, bet arvien vairāk tas kļūst vieglāk, ja tev tas interesē, ir iespēja to apgūt. Paldies! Dzirdējāt? Ir tādi podkāsti kā šis, kas palīdz, nav jāiet universitātē. Jā, ir Gamadēmija. Jā, tas ir augstākais, ko mēs esam dzirdējuši līdz šim iepriekšējā rakstīto sēriju laikā, manuprāt. Jā. Runājot vēl par iepriekšējām sērijām, tu gribēji piebilst kaut ko? Es gribēju piebilst par tām infrastruktūru un testa vidēm. Mums ir atsevišķas testa vides uztaisītas un attīstītas tādas, ka starptautiskie milži brauc pie mums, lai testētu savus jaunākos risinājumus, piemēram, 5G testa vidēs. Ja, ko mēs esam šeit Latvijā uztaisījuši, lai primāri gan savus produktus attīstītu, gan arī mēs esam atvērti un sadarbojamies. Un pie mums brauc, Amazon, dažādi Eiropas lielie spēlētāji, dronu ražotāji, tam līdzīgi, lai testētu savus jaunākos produktus šajā
testa vidē, kas mums ir uzbūvēta, ja, un pārliecinātos par savu produktu. Tur, kas citur nav tik labi uzbūvēta. Acīm redzot, jā, kas citur nav tik labi uzbūvēta, kas ir arī mūsu Latvijas kā salīdzinoši nelielas valsts priekšrocība, jo šī ekosistēma, jā, tāds stilīgs vārds, viņa strādā ļoti cieši. Mums ir ļoti viegli sazvanīt, sarunāt citus uzņēmumus, kas nodrošina kaut ko, kas mums nav. Mums ir ļoti viegli strādāt ar akadēmisko sektoru, ar universitātēm, ar zinātniekiem, tam līdzīgi, kas aizpilda kaut kādas zināšanas robus, kas mums nav pašiem. Mums ir ļoti viegli strādāt ar ierēģiem, politisko vidi, tādā ziņā, ka mēs varam iegūt, dronā lidošanas atļaujas tādās vietās, kur tas citās valstīs prasītu, nedēļas vai mēnešus. Ja. Latvijā vienam otru cieši pazīstot un strādājot kopā, mēs varam darīt ļoti, ļoti trakas lietas, tas, kas citur nav iespējams. Tā ir mūsu ļoti liela konkurences priekšrocība globāla. Varbūt vēl kaut kādā ziņā turpinot šo naratīvu un arī tās iepriekšējās Gamadēmijas epizodes, mēs daudzkārt pieminam vārdu salikumu Latvijas mūzikas industrija. Vai jūsuprāt, mēs varam runāt par mūzikas industriju Latvijā? Un ja jums šķiet, ka lai šis vārds, kā jūs katrs to izprotat, pieprasa kaut ko, kas tad mums pietrūks, lai mēs būtu industrija? Vai varbūt vienkārši ir jātur deguns augstāk un varam saukt arī sevi par industriju? Kas mums to var liekt? Tu jau noskaitīji, cik tie albumi ir iznākuši gadā. Es domāju, ka mums ir mūzikas industrija. Par to taču gal galā ir viss šis gama. Jā, bet es gribu dzirdēt, ko mūsu viesis par to saka. Man liekas, ka būtu baigi interesanti vispār kādreiz saskaitīt, paskaitīt. Tādā šaurā, tur kaut kādi ierakstu kompānijas tādas, ka mums nav Latvijā īsti. Dažas, bet ļoti maz un ļoti vairs netik nozīmīgas, bet viss tur kaut kādas, varbūt drīzāk tā ir tāda izklaides industrija vai kaut kā mūzikas izklaides industrija. Es nezinu, būtu interesanti paskaidrot, kādi ir vispār tie finansiālie kaut kādi apgrozījumi. Cik tas ir vispār kaut kas, vai tas ir kaut kas liels, vai tas ir kaut kas ļoti mazs, grūti pateikt. Manā skatījumā bez šaubām var runāt par industriju, un tad ir jautājums, kurš un kādā līmenī par to runā. Jo ir cilvēki, kuri šeit darbojas, ar to pelna naudu, maksā nodokļus, rada produktus, sakot, vai tie būtu albumi, dziesmas, tam līdzīgi domā par eksportu, eksportē savus produktus, kur taisa, pavadījumus citu valstu izpildītājiem, raksta mūziku, tam līdzīgi. Tā kā šī ir industrija. Un manā skatījumā uz to arī tādā veidā arī jāskatās, kā mēs šodien runājam par kvalitāti, kā ražot šo kvalitatīvu produktu, lai tā industrija attīstītos. Tas, kas varbūt mūzikai, ko arī pats savulaik esmu pieredzējis, nāk klāt, ka liekas, ka īpaši māksliniekiem, solistiem, tam līdzīgi, ka tas ir kaut kas stilīgs, un tad mazas meitenes un zēni sapņo būt tur mūziķi, ģitāristi, bundzinieki un tam līdzīgi, ka tas ir tā stilīgi uzstāties, vai ne? Tas bez šābām ir stilīgi uzstāties, to es varu apliecināt, bet tas ir elvišķīgs darbs, kas ir jāiegulda mēģinājumos, dziesmu radīšanas, slīpēšanas procesos, mārketinga materiālu radīšanā, tam līdzīgi. Cilvēkiem tā ir dziesma, ko viņi ieslēdz, Spotify, vienalga dzird, patīk, nepatīk, tur klausās, neklausās, neseko māksliniekiem. Bet, lai tur nonāktu tās pūles, kas ir jāpieliek, viņas ir ļoti lielas. Un ļoti labi, ka ir cilvēki, kas to apzinās un uz to arī skatās kā tur lielāku, mazāku, bet tomēr biznesu un industriju. Industrija, kur iespējams lielākā daļa nekad savas karjeras laikā nedabū atpakaļ to, ko ir ieguldījuši. Varētu tā būt. Varbūt.
Bet, ja mēs domājam tā romantiski, Nē, tas ja kā ņemt vismaz to? viens koncerts, tad skatītāju atdeva jau ir. Klau, bet tas tāpat kā ar bērnu sportu, skatītājiem. ar bērnu vai vispār amatieru sportu. Ja? Nu, kāpēc cilvēki nodarbojas ar amatieru sportu, vienalga tā skriešana, basketbols vai kas, nu, lai justos labi, lai pavadītu laiku ar sev tuviem cilvēkiem, ar domu biedriem, tam līdzīgi. Nu, liela daļa arī mūzikas industrijā, nu, tā arī darbojas, un tas ir labi. Un tad ir profesionāļi, kas spēlē profesionālu basketbolu, kas ir profesionāli vieglatlētīgi, tam līdzīgi, un ar to pelna naudu. Un tur ir atkal atbalstošais viss sastāvs, tur treneri, fizioterapeiti un tā tālāk. Tā kā, nu, šis kā piemērs. Vai ne? Un tāpat arī produktu radīšana ir kaut kāda uzņēmuma vadītājs, CEO, produktu vadītāji, tam līdzīgi. Un tad ir ļoti lieli ražošanas cehi, kur katram ir jāizdara sava loma, lai šis produkts būtu kvalitatīvs. Pat ja viņš ir neliels. Nu jau, kā sakās, mēs vairāk vai gandrīz gadsimtu zinām vai ne, ka nav tur liela vai maza darba, vai ne? Nu. Jā. Tikai darbs. Viņš ir cienījams. Darbs ir zelts. Tā ir. Darbs dara darītāji. To mēs šitā ilgi varam turpināt. Bet, mums ir jāsaka paldies par kopā būšanu šajā podkāstā Andim Ansonam un Aigaram Runčim. Tiekamies atkal citos apstākļos, un ar jums, godātie skatītāji, mēs droši vien tiekamies Xiaomi arēnā 5. martā uz Gammas apbalvošanu, bet ja ne tur, tad Gamma Dēmijā portālā TVNet.